Grāmata Derek Hašem, autors Mošē Haim Locāto, Ramhaļ. Un te jau vairākas stundas mēs jau runājām par šo Šmā Izrēli, klausies Izrēli, šo visaugstā varas pieņemšanu uz sevi. Un šoreiz runājies par to, kā šī vēlme ņemt uz sevi visaugstā varu, un tā izpaužas. Kā tā izpaužas, kā gatavība pašuzupurēties. Tā tad Šmā Izrēli. Pirmais pieņem visaugstā vienotību. Visaugstais ir aizsekts, jo pasaule ir daudzveidīga. Bet viss nāk no vienas saknes, no visaugstā. Hašem Ehad. Pieņem visaugstā, otrais pieņem visaugstā valsts jūgu. Hašem Eloheinu. Visaugstais ir valdnieks, un mēs padoti viņam. Ja sakām Šmā Izrēli tā kā pienākas, un arī noteiktā pareizā laikā, ar pareizu motīvu, tad pasaule attīstās uz pozitīvo, uz labo. Bet ja nē, tad, diemžēl, pasaulē rodas negatīvais šis ļaunums arī. Bet ir viens noteikums, ka jābūt dziļām motīvam, kad saka Šmā Izrēli. Cilvēkam ir jābūt gatavam pieņemt arī ciešanas, un pat mirt par visaugstā vienotību un visaugstā valdību. Tāds likums ebrejiem ir, dots, kā atdot pat dzīvību un pieņemt ciešanas par visaugstā vienotību un visaugstā valdību. Gatavību zaudēt arī īpašumus, lai apgaismot visaugstā vārdu, kad saka Ehad. Katrs ebrejs pirms nāves saka Šmā Izrēli, kā piemēram Rabbi Akiva to darīja. Rabbi Akiva teica pēdējā vārdu Ehad, un tad dvēseli izgāja no ķermeņa. Rabbi Akiva bija tāds klasisks piemērs, kurš tiešām reāli atdeva savu dzīvību, par visaugstā vienotību un visaugstā valstību. Viņš izpildīja šo likumu. Mirt par šo lietu. Pasaules tautām nav tāda likuma. Vienīgais ir kas, kad, ja cilvēkam piespiež kādu nogalināt, un saka, ja tu to nenogalinās, tad tev paši nogalinās. Tad tu nedrīkst otru nogalināt, tev pašam jāmirst tādā gadījumā. Vislabāk jau kā tādas situācijas nebūtu dzīvē. Ka nebūtu, nedz, kā saka, dzīvība, ne ciešanas jācieš, ne dzīvība jādod, ne arī īpašumu jāzaudē. Bet ja tā uznāk, šāda lieta, tad, diemžēl, ir jārīkojas, kā visaugstais to grib. Egoisms atdala no visaugstā. Tātad, jo mazāk egoisma, jo mazāk starpības starp cilvēku un visaugsto. Te Mošē Rabeinai kā tāds piemērs, ka Mošē viņam bija vismazāk šī egoisma, viņš, kā saka, bija vispazemīgākais, vispieticīgākais cilvēks bija. Un tāpēc viņš arī bija vistuvāk visaugstajām, viņš bija arī kā pravietis tāds, kas varēja runāt tieši ar visaugsto. Tātad tas, kas ir gatavs maksimāli atdot savu dzīvi par visaugsto, tas ir vistuvāk visaugstajam. Te tāds piemērs Īzaks tika minēts, ka Īzaks bija gatavs arī mirt, par visaugstā lietu. Mirt, bet neļaut zaimot visaugstā vārdu, bet, viņam nebija jāmirst tur, bet, fakts, ka tāds tur bija, kad gandrīz, vai, kā saka, viņš tika tur upurēts. Bet, visaugstais atturēja šo procesu pēdējā brīdī, un, kā saka, pieņēma dzīvnieku, šo saka, ko korbanu.
Ir tāda lieta, kad var arī nepildīt visaugstā likums, ja draud dzīvības briesmas. Nu, ir tāda likuma, ja, kas, kur tomēr ir, kā saka, pašam jāmirst, ja, nedrīkst nogalināt citus, ja tev pašam draud dzīvības briesmas, nedrīkst ar, tā saka, izvērtību nodarboties, ja liek. Labāk jāmirst ir un nedrīkst ar elku kalpību nodarboties. Ja liek to pārkāpt, ja tad pašām jāmirst, bet nedrīkst pārkāpt, tāds ebrejiem likums. Nu, pasaules tautām ir arī līdzīgi, ja, ka nedrīkst nogalināt. Bet ja tāda situācija, ka visu tautu liek pārkāpt, tad nedrīkst pārkāpt nevienu likumu no šiem 613, ja. Jo, bija kādreiz cariskajā Krievijā bija tāda lieta, kad cara likumi, ja, lika ebrejiem pārkāpt šos Toras noteikumus, un tad bija tā, ka jāmirst bija. Bet nedrīkst pārkāpt šos Toras likumus, tad, diemžēl, tā bija tāda situācija. Arī inkvizīcija un krusta kari, kad bija, un holokausts, pirms nāves ebreji teica Šmā Izraēlu un nomira apgaismojot visaugstā vārdu. Bet, tas ir ļoti sarežģīta lieta. Tātad, te viegli runāt, ja, bet tas ir grūti izdarīt. Tas ir ļoti sarežģīti, bet dzīvot ar visaugstā vārdu, tātad kalpot, dažreiz ir vēl sarežģītāk, jo, ja ir ciešanas, piemēram, kā šos viduslaikos, ja bija inkvizīcija, piemēram, draudēja par to, ka izpildīja visaugstā gribu. Diemžēl tas ir grūtāk nekā vienreiz nomirt, ja jāizvēlas ir. Nedrīkst izdarīt pašnāvību. Tas ir gan ebrejiem, gan arī pasaules tautām. Jāmirst tikai tad, ja visaugstais dod tādus apstākļus, kad jāmirst. Bet pašnāvību nedrīkst darīt. Ja, te tagad dzird masu informācijas līdzekļos, ja, ka ir tāda lieta, ka tādas eitanāzijas kapsulas ir, ka cilvēks, ja ir nolēmis pats, ja, ka viņam šī pasaule nepatīk, tad viņš, kā saka, tādā vieglā variantā, ja, var vienkārši ieiet tai kapsulā un nomirt, ja tur kaut kādi zinātnieki izpētījuši, ja, ka tur visvieglākā variantā, ja, bez liekām ciešanām esot tā, kā saka, nomiršana tur, bet tas jau ir galīgi kategoriski aizliegt gan ebrejiem, gan pasaules tautām šāda lieta, jo tikai visaugstais ir saimnieks par kā saka, cilvēku dzīvību vai nāvi, un pats, ja to izdara, ja, tad cilvēks nāk visaugstā tiesā, ja, un parasti jau ir atkal reinkarnācija uz šo pasauli atpakaļ, lai turpinātu, ja, kā saka, izpildīt savu uzdevumu, kas viņam bija jāizpild, ja, no kā viņš tur atteicās labprātīgi. Tātad nekad to nevajag darīt, kā tur reklamē, ja, šo lietu, bet tas ir aizliegt no Toras viedokļa. Kad ebrejs saka Šmā Izraēl, tad ir jābūt gatavam viņam uz ciešanām un nāvi dēļ visaugstā vārda. Pilnīgi tāda situācija ir, kā te autors stāsta. Un ja ir tāda situācija, kad tiešām ir nāvisots piespriests jau, ja, un cilvēks ir arī gatavs atdot šo dzīvi, apgaismojot visaugstā vārdu sabiedrības priekšā, bet tomēr šis nāvisots nenotika, tad vienalga cilvēks ir izpildījis šo likumu, apgaismot visaugstā vārdu, bet palicis dzīvs, tas viņām ieskaitās kā balva nākamajā pasaulē. Jo neskatoties uz to, ka viņš palicis dzīvs, ja, viņām ieskaita to, ka viņš ir atdevis savu dzīvi par visaugsto tajā brīdī, kad tā pārbauda uznākusi ir. Ir pietiekoši būt gatavam atdot savu dzīvi, un tas jau skaitās izpildīts likums. Un tas dod labu visai pasaulē un visai radībai. Te iepriekšējās stundās gāja runa, ja, kad taisno ciešanas izpērk pasaules grēkus.
šos pārkāpumus. Nu, te tas viss saistīts ar to, ja, ka taisnējiem ebrejiem ir pienākums, ja no visaugstā atdot savu dzīvi tomēr arī par to, lai šī pasaule varētu eksistēt. Ja ir nonākusi tādā situācijā, ka šis ļaunums ir pārņēmis visu un pārāk daudz šie negatīvie spēki, šie negatīvā masa kritiskā ir pārsniegus garīgais pasaulē šo sarkano līniju, un tad nāk liels ļaunums uz zemi, un ir tāda robeža sasniegt, ka viss pasaulē, kā saka, jālikvidē, kā tas bija plūdu laikos, nu tad ir tāda iespēja, ka taisno ciešanas, ja nu izpērk šos grēkus, un pasaule var eksistēt tālāk. Visi objekti ir noteiktā garīgā līmenī visaugstā priekšā. Gan spēki, gan malahim, gan transcendentālie radījumi, gan cilvēki un tā tālāk. Katram savs garīgais līmenis. Un tur ir ieslēgti arī ļaunuma spēki, potenciāli. Bet to izmanto tikai cilvēks tādā gadījumā šīs pasaules. Ļaunums ir materialitāte, un dažādā netīrībā, garīgā. Bet arī tas ir dots tikai robežās, nevar pārkāpt nekādā gadījumā. Ir pozitīvie un negatīvie spēki pasaulē, bet viss ir zem visaugstā kontroles, un pozitīvais un negatīvais ir līdzsvarā. Bet bija tāda situācija pasaulē, kad šis ļaunums, šis negatīvais nonāca kritiskajā masā un nolikvidējās, bija plūdi. Nu, tagad tas vairs tā nav, jo visaugstais ir apsolījis vairs caur plūdiem pasauli, kā saka, nelikvidēt. Bet tāds fakts bija, ka šī kritiskā masa bija sasniegta, un visa pasaule, kā saka, nolikvidējās tādā gadījumā. Cilvēks, kad pilda likumu, dod pozitīvu enerģiju, bet ja nepildi un pārkāpi, tad rada šo tumu, šo ļaunumu enerģiju. Un cilvēks var būt arī starp labo un ļauno. Kā saka, var arī būt tā, kad, dara gan to, kā saka, nepilda un nepārkāpj arī stāvoklis. Tā saucamais klipat no gā, ko kabalisti saka. Ir pozitīvais, tas labais saucās svešvārdā kodeš, un tas negatīvais saucās tumā. Viņi neiet kopā. Un parasti jau viss notiek tajās darbdienās, kad cilvēks strādā, aizņemts darbā, tad var gadīties, kad cilvēks aizmirstās, kad, tas ir labs un tas ir slikts, var gadīties sajaukt kopā. Kad var gadīties, kad, vairs arī, ja labi piedomā klāt pie savas darbības, tad var arī svētīt darbdienas, darīt šo pozitīvo. Vai arī darīt šo ļaunumu darbdienā, šo tumu. Izvēle brīvā katram sava. Tātad mēs paceļam arī darbdienas, izpildot likums un izdarot kārtīgi savus darbus, dzīvojot kārtīgi, pēc noteikumiem, pēc šiem 7 Noaha likumiem, vai arī ebrejiem pēc 613 likumiem. Un te tāda interesanta lieta autors stāsta, kad šabatā, ko ebrejiem jāievēro ir ar likumu, lai šo šabatu varētu pilnīgi šo likumu izpildīt, tiek dota tāda papildus dvēsele katram ebrejam klāt šabatā. Tā saucama nešamā, eterā. Un šī dvēsele ienāk cilvēkā ar šabata iesākšanos piektdienas vakarā, ar saulrietu, un sestdienas vakarā viņa aiziet ar to brīdi, kad zvaigznes uzlec. Un tad vēlreiz te pa tiem taisnajiem,
kur autors stāsta, kad, ja taisnais atdod dzīvi, kā saka, uzupurējas, par visaugstā vadību pasaulē, par visaugstā vienotību, par visaugstā valstību, tad visaugstais dod svētību pasaulē un pieliek arī garīgumu pasaulē. Tātad, neiznīcina šo pasauli, jo, ja šis ļaunais sasniedz ir kritisko masu. Un ja cilvēks ir gatavs atdot dzīvi, pat gatavība, ja tāda ir, tad pasaule mainās uz labo, uz pozitīvo. Un pat ja upurē sevi domās, sakot šo šmā Izraēlu, tad arī domās, upurējot sevi, nāk klāt visai radībai šī svētība un apgaismība. Un tas parasti jau tiek darīts darbdienās, arī parastās dienās, kad cilvēks ir tāds, steigā parasti, un tas arī tiek ieskaitīts kā nopelns. Jo, cilvēks ir aizņemts, bet, ja cilvēks pieliek pūles, un, kā saka, visu šo dara, tad ir ļoti liela svētība. Paldies!